nice festival up to June at the Ergli, right? Yeah. Yeah. Good. Well, to try to make this performance, which we are going to perform right now at this moment, we will speak some texts in English, but the artsy parts will be in Latvian. We will tell it about it later. So, yeah. Let's introduce with ourselves. I am Elisa, and I came all the way from the Warsaw. And thumbs up for Elisa. Applause, yeah. Yes. And I am Gustave, and I am from France. Yeah. Woo! Yeah, Paris. And together we are the group from the Glasgow. Yeah, the band from the Glasgow. Yes, Yeah. exactly. Yeah. Right. You know this band, I know. Yeah. Yeah. Also together with us is Ilze. Where is she? Ilze! Woo! She's there in the car. Look. Yeah. Okay. Yeah. The set designer. And Ilze will represent the X. Okay. X is the car. So yeah, not Ilze will represent, but the car will represent the X. Yeah. So when you see Ilze in the car, please don't just imagine she's not there. And one. So Ilze. One technical thing. There was one person also involved in this, the composer of the music, but unfortunately he could not make it. He is now earning some big money in another festival. Well, I mean, if I was paid, I would do probably the same thing. But yeah, Platon Zborovickis, he is not here with us. But let's clap for Platon. But the band from the Glasgow is here. So we, okay. So why did we came all the way from the Glasgow? There's a story. Our director, who invited us, who is there somewhere in the back? Yeah, there he is. Yeah, with the telephone. Yeah, clap for that guy from Čakava. Yeah, Čakava people. Any more people from Čakava here? Yeah, nice. Clap for Čakava people. Yes, Clap. exactly, right. Yeah, the director a year and a half ago broke up with a girl with the love of his life, which he met right here in this festival. Interesting, right? And very sexy festival, yeah. But and he couldn't get over it, so he decided that he wanted to make peace with all this situation, very sad situation, where it all started, and make it as a performance. So he invited us, and we could relate. Actually, yeah, we could relate with him. So we decided to help, and so now let's start the performance. Have we told everything? Yeah. Really? Yes. No. Right. There's also a poet in our team. She's also a girl from Latvia. She's not with us tonight. Also a very young, sad for a young woman, sad poet who wrote all these texts. And yeah. So now everything is mentioned, and now we can start the performance. Guys, are you ready? Are we ready? Oh yeah. Without further ado, let's start. Okay, let's start. Okay. Spoguļi stāv, kā man vajag. Zivis noslaucījušas pelnus no vēja stikla. Kāds svečturs pāršķir dzīvu žogu uz nojumes degošo tukšumu, aiz kura izcirtumā uz sejas guļ celtnieks. Aiz celtnieka sapņa līga vainas sliek, līgavas vēderam priekšā sauju un aizskauj manu vētru. Uz ceļa uznāk vakars, ar pērkonu stādās priekšā, un man starp galvas skaus un smadzenēm līst baltais plīvuriņš. Zibens krīt kā palagi, lietus krīt, es krītu sēdeklī un
Spoguļus kārtoju, ūdeņus sēdinu, vārdi bagažniekā smilgas, es rūpīgi aizveru durvis, kā tu man mācīji. Mīļā, šonakt, kad tu dāvāsi pūru, asaras lēnām vizuļos no debesīm, atspīdēs kā smaragds sūnu dēļos, kur mīdās kāzu kāju vars. And again, zibens cērt krustu, un es krustoju sevi pie sēdekļa. Es aiztikšu, es tevi satikšu. Es lauzīšu to celmu, lai tev būtu vairāk vietas, kur augt. Okay. So now I'm alone, and you heard the strong poetry words from our poet. And somehow mystically, I look around and is that an envelope? Wow, I find it. I take it. Let's see. It might be a metaphor, I don't know, but you figure it out. So, what's inside? Okay, something about youthful love. I'll try to read. Jaunība ir grūta. Jaunības mīlestība tiešām ir vissāpīgākā. Es jau tagad to saprotu, ka vēlāk vairs nebūs tik smagi. Vēlāk es būšu cietāks un izturīgāks kā koruns. Man tikai ļoti gribētos, lai es būtu vienmēr patiesas un beigtu aizslēpties aiz. Man gribētos, lai es visu, ko lasījis, atcerētos, un lai tās slūžas, tas hess, tās dzirnavas, kas filtrē laukā tēlus no manas zemapziņas, mani nepieviltu. Wow. Well, now I feel many feelings about this, and I will just shut up and play the guitar for you, okay? Bērndārzā blakus gulēja meitene, kas man ļoti, ļoti patika, tāpēc es vispār negulēju dienas, kaut gan vakarā bija filmas, kuras es gribēju redzēt, un tā es nogulēju visas filmas. Vai es reiz, kad biju pavisam maziņš, atradu saldējumu kasti, kuras nevarēju atvērt, un es paņēmu tēva zāģi un to atzāģēju vaļā. Es mammai ļoti daudz meloju. Es viņai meloju, piemēram, vienu vasaru. Es visu laiku teicu, ka es esmu pie drauga, bet patiesībā es stopēju pa visu Latviju. Un tad vienu vakaru viņi man zvanīja un prasīja, kad tu būsi mājās, un es teicu, es nezinu. Mēs vēl paspēlēsim fifu vai kaut ko tādu. Un patiesībā es stopēju no Saulkrastiem. Stopēju, jo es visu naudu biju iztērējis hektāros.
Vienreiz līdz 3 vai 4 naktī stāvēju pie kādas meitenes loga. Es tur stāvēju, jo domāju, ka būs lielā skaistā mīlestība. Un viņa iznāks ārā, un jā, tad būs tā lielā skaistā mīlestība, bet viņa neiznāca, jo viņa bija slima. Un es tur ilgi stāvēju, un patiešām bija ļoti augsta rudens diena, un es arī saslimu. Plus, es no Jūklas gāju uz centru ar kājām mājās, jo negāju ar sabiedriskais. Part. We don't particularly like the angry part, but you know, it's a part of life, so no escape from that. Yes. Okay. Labby. So now the angry part. Okay, be careful. People. We're gonna illustrate the anger, okay? Here, okay. Oh, and you can continue. Okay. Man sapņi pazaudējuši nozīmi. Nekādu simbolu vairāk, nekā tikai sapņi. Pasaule tūlīt beigsies, te es stāvu, un citādāk es nevaru. Es neesmu ļauns, tāpēc es neklusēšu. Dienu paņemu sevi aiz rokas, vedu uz muzeju, skatos uz krāsām, domāju visu, lai tikai nedomātu par nāvi. Bet es tā darīšu vēl. Katrs glāsts ir pēdējais, un katram galā piesiet pateicība. Kaut tu būtu atkarīgi no manis! Kaut tu būtu atkarīgi no manis, kamēr es lietošu tikai atmiņas! Mana vecmāma vispār teica, ka tu esi neglīta. Viņa teica, ka tu esi neglīts un tur nav ko vispār kreņķēties. Mana vecmāma, kad bija jauna, viņa bija neprātīga, skaista. Es aiztaisu zobus, bet es uz nesakošu. Es goļu stiepu, tad ir atlaist no logu. Es esmu mazais un es to izbaudu. Es nekād nemainīšos un... Okay, anger has ended. Thank God. Do we have some water here? Yeah, we have some water and we have this calm song. Yeah, just drink this water. Ours is still too loud.
Take a break yourself as well. Yeah, take a Breathe. break. Drink some water. Relax. And also, we're gonna perform a really calm song, so you can just relax. Yeah. I also need this. Très bien. Calm song. Šonakt ar lāci dzērām gaisu uz kalna terases un
uz godām prieku. Un tad man bija jāiet. Es pagriezos, atgriezos. Un lācis ar savām lielajām lāču pogas acīm aicināja mani atgriezties atpakaļ viņa lāču padusē. Jo lācis viņš neuzbruks. Viņš rūpēsies. Viņš neuzbruks. Viņš So, we have calmed down, I think, and we're starting to feel a little bit horny. Yeah. Of course, yeah. So now we will perform a poem about sex. Yeah, and we have one thing that we want to ask from you guys. Can you ask it? Yeah. Okay. So we could write in our portfolios and CVs that we have created an immersive performance. Could you all just breathe in Breathe in. and think about the sexiest thing you ever had done? Breathe out. Think about the next sexiest thing you had done. Okay, so breathe in once again. The first sexiest thing, hold it. And breathe out. And exhale fully, the second sexiest thing. Let it Just flow. go with the flow. The yeah. juice, yeah, feel it. Okay. And yeah. Keep going. Keep breathing this Keep way. breathing. You're doing all right. Yeah, So, don't give up. and now the sexy part. Viena meža malā migla vāra vakaru. Klusums svilst, pieņēmies karsts, gaisma izmetusies gailo. Mežā iekšā kāds kliedz, bet kliedziens apveļas, apaļš un mīksts. Es līgoju iekšā ar sakņu matiem, mērcos mālos, žūstu ēnā, ogas uz vaigiem, cirksteles acīs. Kamēr sūds pilveni klājas, kamēr kaisls ceļš skaidrs zem lidojošām kājām kā olnīca, tu trini sevi trini savas rokas un plaukstus un kājas un pēdas ar uguni pilnas. Es daļu mežoni parādos skatam, lecu tev galvā. Tev miesa tek, un man miesa tek vesela, slapja, briedīga. Mēs gribam viens otru, kā ūdenim slāpt. Mēs tekam viens otram, otrs nepietiek. Tu aizbāz man muti saviem labumiem, tu esi stiprs, ka izlaustu dambi, nogrūstu zirgu, notrimerētu kalnu, mākoni turētu. Un mūsu pieguļā jau tad nostaigāja nāve. Divi izmīcījuši visu mežu, grimst saķērušies miklā valēnā. Mēnesis kliedza un dzērves kliedza, pat visi ūdeņi nosvīda. Mūsu priestošās dienas, mūsu kumeļu dienas.
aizver acis un izgaist par sevi.
So now the ex has taken Elisa to the forest to achieve what the French call la petite mort. If anyone knows what this is, to have some sexual time, okay? But meanwhile, what is that in the forest? The tree of the forest. Is that an envelope? Another one? No way. A metaphor. Yes. Okay, let's see what's inside, okay? Oh, it seems I have written it myself. Because, in fact, I am a biologist by my profession. I'm also a teacher. Yes, I have a master's degree in biology and just a teacher certificate. Not much, but good to start with. And I would love to teach you something about trees and fungi. Fungi. They are funky. So let's try. Sēnes, līdzīgi kā dzīvnieki, pārtiek no citu dzīvības formu saražotajām organiskajām vielām. Vai tā ir, teiksim, pērnās zāles, stiebru kaut kāda matērija, vai tas ir zem ābeles nokritušais ābols, vai arī ne retu reizi vien tā ir paša koka miesa, ko sēna noārda. Var redzēt, ka šo koku ir apstrādājis vējš, vētra, varbūt zibens ir iesaistīts, jo tam ir nolausts zars. Un pirms šī notikuma, vai arī pēc tam, tur iekļuva iekšā neviens cits kā sēne. Piepe, tā ir piepe. Šī sēne to pieskaita pie baltās trupas sēnēm, un viņa īstenībā noārda celulozi kokā, vai ne? Papīrs no celulozes, un sēnes arī to pašādu kokā. Un rezultātā sēnei tur barojoties un izplatoties, kas notiek, viņa laika gaitā noārda tās struktūras un tā koksne, viņa sāka plaisāt, irt un drupt. Kā var redzēt, ir daudz vieglāk izplēst gabaliņu no tās koksnes pēc infekcijas, vai ne? Tā kā tā. Un kas notiks tālāk? Visticamāk, tā brūce paliks lielāka. Varbūt parādīsies kukaiņi, kas to brūci grauzīs vēl lielāku. Varbūt parādīsies jaunas sēnes, kas konkurēs ar tām, kas tur tagad ir, lai dabūtu vēl pāri palikušās barības vielas. Un tad jau tas koks tiks nozāģēts, jo tāds koks zaģē nost. Bet, ja viņu nenozāģēs, tad viņš nokritīs pats, jo ilgi viņš tur vairs nestāvēs. Protams, koks var to sēni apturēt, viņš var viņu uzvarēt. Taču tad uz tā stumbra paliks viena milzīga rēta, kura nekad to nepametīs. Vienmēr atgādinās par pagātni, kad bija tie grūtie laiki, kad bija šī cīņa starp dzīvībām. Un, taču ir tādi ievainojumi, kuri nevar tikt sadziedēti, un kokam vienkārši ir šeit tad arī jāiet bojā. Es skatos uz koku. Es to varu uztvert kā tēlu. Sastinds pīlārs, pret ko atsitas gaisma, vai strūkļojošs zaļums, kam cauri plūst maigums. Bet es vēl to neprotu. Es varu izjust to kā kustību, vaisumā briedušas dzīslas stumbrā, kas tura un tiecas, valgmi sūcošas saknes, elpojošas lapas, bezgalīgs veselums ar zemi un gaisu un pati netveramā augšana,
bet es vēl to nemāku. Es varu to iekļaut kādā sugā un novērot to kā vēl vienu dzīves pratību. Vai es varu to pārvērst skaitlī, tīrā skaitļa attiecībā un tā padarīt mūžīgu, bet es vēl to nezinu. Jā. Zinu, likums ir viens. Vielas sajaucas un vielas atjaucas. No visām vielām, kas reiz sajaucās, nav tāda zināšana, ko man nāktos aizmirst. Es sastopu nevis koka dvēseli, koka trijādi, bet pašu koku. Mīļā, kaut es tā būtu sastapis tevi.
last serious and sad act ends. X has crashed into the tree, into the dying tree. Last thoughts and feelings have left him. But there's only one thing left. Yeah, what is it? Well, now we are looking at the car. It is there. Yeah, it's there. And we are looking actually with sadness in our eyes. But we take a deep breath. And we slowly turn around with smile on our faces. And you look at us and see these young, smiling persons. And you think, wow, so much sadness, but they're still smiling. I hope that I could be like them. And you start to feel hope coming in you. You understand, through all the suffering, life is worth living. And that life without love would be pointless. And maybe that this previous love was a madness. But you feel happy that you have experienced it. So, the story about the young hot lovers ends, and you start to clap your hands. Director, please join us. Somebody go and hug him, please. Give him a hug, please, hug.